Labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt, cienījamie klātesošie. Ludzas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir piedāvāts izskatīt vienu jautājumu. Vai ir iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir pieņemta. Pirmais jautājums par sabiedrības ar ierobežoto atbildību Ludzas medicīnas centrs pamatkapitāla palielināšanu, ziņo domes priekšsēdētāja Gendele. Sākšu ar to, ka pirmie dokumenti, kas tapuši 2006. gadā, tas bija aizdevuma līgums starp Ludzas rajona slimnīcu un Ziemeļu investīciju banku, kā arī pēc tam uzreiz tajā pašā dienā līgums ar Latvijas Republikas finanšu ministriju, kas noteica, ka valsts ir galvotājs šajā kredītā, un šī kredīta mērķis bija slimnīcas modernizācijas projekts. Ja? Tātad summa bija tajā 2006. gadā 1. novembrī bija 5 miljoni latu, 4 miljoni latu, un attiecīgi pēc tam jau pārvēršot un ar Ziemeļu investīciju banku, tur jau figurēja eiro, un tas sastādīja kopā 5-700, ja? Lūk, tie ir divi pamatdokumenti, kas uzliek par pienākumu gan Latvijas Republikas finanšu ministrijai būt atbildīgiem, un skaidrs, ka tas arī uzliek atbildību kopumā uz mūsu SIA medicīnas centru, kas ir mainījis jau nosaukumu no Ludzas rajona slimnīcas, un par cik mēs esam kapitāla daļu turētāji, tā ir mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrība, līdz ar to arī mēs esam šajā procesā līdzdalībnieki. Un šogad sekoja nākošā dokumenta saņemšana, tas bija no Veselības ministrijas par valsts galvotā aizdevuma saistībām, kur Veselības ministrija, pamatojoties jau uz 2016. gada 18. augusta ministru kabineta sēdes protokolu konkrēto, kur bija izteikts, ka plānots kapitalizēt ārstniecības iestāžu valsts galvotā aizdevuma saistības, veicot savstarpējo norēķinu maksājumus. Un bija arī tur jau tajā, jo man bija te uzdots jautājums, kāpēc tāda steiga, kāpēc nevar vienkārši pakārtoti viss, bet tad jau ministru kabineta protokolā ir noteikts izpildes termiņš nevēlākā 2017. gada 30. janvārī. Ja? Un tātad te šajā vēstulē tālāk tiek lūgts, ka Ludzas novada pašvaldībai, kā SIA Ludzas medicīnas centrs kapitāla daļu turētāji, iespējami ātrākā tempā veikt darbības, lai pieņemtu lēmumu par SIA Ludzas medicīnas centrs pamatkapitāla palielināšanu, atlikušās valsts galvotā aizdevuma pamatsummas apmērā 4 242 680 eiro. Tā ir tā summa. Arī lēmumā projektā ir atrakstīts gan tie līgumi, gan pēc tam šī vēstule. Tālāk jau seko izraksts no likuma par valsts budžetu 2017. gadam, ja, uz kura dokumenta pamatā arī tiek veiktas šīs jau konkrētās darbības, ja, kur ir uzskaitītas visas medicīniskās iestādes, kam bija piešķirtie valsts galvotie aizdevumi, un ka kuriem arī šādā pašā veidā, kā arī mums, tiks veikti ieguldījumi no finanšu ministrijas puses, bet caur Veselības ministriju. Ja, tur ir arī konkrētas jums pat summas, cik tas kopumā valsts mērogā būs, kas ir vairāk nekā 170 miljoni. Ja. Un tātad arī pakārtots otrais punkts, ka
palielināt šo ieguldījumu, un skaidrs, ka tas ir vērsts uz to, ka arī iegūt kapitāla daļas šajās visās augstāk minētajās medicīniskajās iestādēs, un tas arī mūsu medicīnas centrā. Ja paskatāmies atpakaļ uz gadiem, tad līdz šim brīdim medicīnas centrs veicot šo līgumu izpildes nosacījumus ir atmaksājis 446 317, gandrīz pusmiljons jau ir atmaksāts no tā kredīta, kas tika ņemts, un arī ieguldījums ir veikts no pašas iestādes 215 000 apmērā, tā bija būvu uzraudzības, autoru uzraudzības atmaksa. Tātad kā kopīgi varam secināt, ka ap 700 000. Valsts savukārt nodrošinot sava līguma izpildi, viņi bija galvoti. Tātad viņi jau pa šiem gadiem ir ieguldījumu veikuši 1 448 580. Principā ap 1,5 miljona jau līdz tam arī valsts ir veikusi. Un tālāk skaidrs, ka seko komerclikuma 197. pants, pirmā daļa, kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem, izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jauno daļu skaitu. Tad arī tiek atrunāts par noteikumiem publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, kas arī nosaka, kādā veidā tas tiek darīts par dalībnieku sapulces kompetenci. Tātad izvērtējot visu augstāk minēto, piedāvāts lēmuma projekts, ka piekrist palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ludzas medicīnas centrs pamatkapitālu par 4 242 680 eiro. Veselības ministrijai izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ludzas medicīnas centrs pamatkapitālā, atlikušās valsts galvotā aizdevumu pamatsummas, atkal tas pats skaitlis 4 242 680 eiro apmērā ar mērķi dzēst saistības pret finanšu ministriju, kas izveidojušās valsts vārdā galvoto aizdevumu pārņemšanas rezultātā, un pretī saņemot attiecīgu jaunu kapitāla daļu skaitu ar vienas daļas nominālu vērtību 1 eiro. Šeit gribētu varbūt es nedaudz vēl arī, jo noteikti būs jums uzdoti jautājumi, jo mēs arī pirms tam esam arī izteikušies, ka mēs gribētu paturēt to kontrolu paķeti, lai būtu vairāk mums vismaz nedaudz kapitāla daļas, bet likumā par valsts budžetu 2017. gadam ir noteikumi, ja mēs izskatītu tagad pēkšņi jautājumu, ka mēs gribam paņemt aizdevumu, arī ieguldīt pamatkapitālu palielināt, lai varētu procentuālo attiecību pamainīt. Jo uz doto brīdi tad pie šīm naudas attiecībām, kad tagad pamatkapitāls mums ir 3 miljoni 9. Cik lūdzu? Nosauc lūdzu. Man te jau jaunais ir. 3 miljoni 79 042. Jā. Un tas sastāda nedaudz vairāk kā 42%, bet valsts daļa tad būs 57% arī ar nelielu 57,73, man liekas, ka doktora kungs man teica. Ja? Lūk, tātad ir noteikts, kādiem mērķiem drīkst pašvaldība ņemt aizdevumu, lai varētu veikt pamatkapitāla palielināšanā savās kapitāla sabiedrības,
un tur ir skaidri pateikts tikai Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tā skaitā kapitāla sabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai. Ja? Tas ir viens, ja reāli naudā ieguldītu, vai arī tas pats ir par galvojumiem, ja mēs vēlētos pieņemt lēmumu par galvojumu pārņemšanu. Ja? Tad tur arī tikai var galvot par tām parāda saistībām, kuras uzņemas pašvaldības kapitāla sabiedrība investīciju projektu īstenošanu. Ja? Šeit tas ir paskaidrojums tam, ka uz doto brīdi pašvaldība arī nav tiesīga paņemt aizdevumu. Jā, variants būtu, ja mūsu kontos būtu tik lieli finanšu apjomi, ka mēs vienkārši varētu paņemt tādu naudu un pārskaitīt. Ja? Bet, diemžēl, mūsu budžets ir vairāk nekā 8 miljoni, un uzreiz pusi tad mēs pilnīgi paralizētu arī iestāžu darbību un pārējo visu pašvaldībai uzticēto funkciju veikšanai. Bet toties ir tomēr vienošanās ar Veselības ministrijas valsts sekretāru Kārli Ketneru, kurš arī parakstīs zināmus dokumentus par šo ieguldījumu, gan arī kā nākošais kapitāla daļu turētāju pārstāvis, ja, ir vienošanās tā, ka mēs lēmumus pieņemsim, pareizāk sakot, dalībnieku sapulces lēmumi būs apstiprināti tikai appusēji vienojoties. Tas nozīmē, ka pilnīgi jābūt 100% nobalsotajām kapitāla daļām. Ja? Nevarēs viņi ar savu vairākumu uzspiest mums kaut kādas veikt darbības vai kaut kādu slimnīcas pārkārtošanu un tā tālāk. Es tāpēc jums esmu nokopējusi, Ināra nokopējusi, jums ir gan statūtu grozījums, ja, vienā pusē, kur skaidri tiek pateikts, kas mainās. Otrajā pusē ir jau statūti jaunajā redakcijā, kur tas ir ieteikts. Tur ir 3.1, 3.2 punkti. Arī tas dot mums pārliecību un garantu, ka bez pašvaldības piekrišanas nekādas izmaiņas medicīnas centra darbībā nevar notikt. Vienīgi, ja tas skars visas kapitāla sabiedrības, varbūt sakarā ar to slimnīcas plāna, teritorijas plānojuma izveidi, bet konkrēti, kas skar uz doto brīdi, kādus mēs pakalpojumus piedāvājam, ko mēs nodrošinam, kāds mums ir aprīkojums, ja neviens mums bez mūsu piekrišanas nevarēs uzspiest kaut ko darbības veidā mainīt. Ja? Un šeit ir tas garants. Ja? Un jāatzīmē arī to, ka jebkuras medicīniskās iestādes, slimnīcas, poliklīnikas, tās, kas pieder pašvaldībām, ja, kapitāla sabiedrības, tomēr lielākā mērā tā visa darbība ir atkarīga no valsts finansējuma. Jo arī šeit Atstapiņa kungs atzīst, un, kad veic analīzi, redz, ka vairāk kā 80% ieņēmumu ir tieši no tā saucamo kvotu naudiņām. Tas, ko valsts sadala pēc atsevišķiem ministru kabineta noteikumiem, pēc atsevišķās metodikas, noslēdzot līgumu ar mūsu SIA medicīnas centra valdes locekli. Ja? Jo ieņēmumu daļa, kas ir tīri no maksas pakalpojumiem, viņa nav tik liela, kas ļautu, piemēram, mums uzturēt tos pašus pakalpojumus, kas ir tagad sniegti, ja? Gan ambulatorā daļā, gan arī stacionārā daļā.
Tā, un tad turpina atkal pie tās lemjošās daļas, ja, ka šeit otrajā punktā mēs piedāvājam lēmuma projektā, ka pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem un sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ludzas medicīnas centrs valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā. Tāpēc es jums arī pielikumā ir tā lapa, jo tas ir pats svarīgākais arī tāds dokuments, ko mēs dalībnieku sapulcē apstiprināsim. Ja? Jo dalībnieku sapulce mums notiks 16. Janvārī, tur ir pēc noteikumiem jāsasauc 7 dienas iepriekš jāpaziņo par dalībnieku sapulci. Un tas nozīmē, ka mēs šodien ar jums lēmumu pieņemam, un tad 16. sasaucam dalībnieku sapulci, un tur apstiprinam jau konkrēti arī pamatkapitāla lielumu. Un kopējais, ko? Tas ir, jo te vakar saskaņojam ar veselības ministriju, tāpēc te ir 12. jo Inese 12. ir tāpēc, ka vakar tas ir projekts un tāpēc, ka tikai visi šie dokumenti vakar sūtīti uz veselības ministriju, saskaņoti arī par to balsojuma kārtību lēmumu pieņemšanā, ja? Tāpēc, bet tas, redziet, tur ir iekrāsots, tas ir, jo būs tas datums, kad notiksies tā dalībnieku sapulce. Tā. Šito es jums izstāstīju. Tas, kas skar šo lēmumu projektu, es esmu informāciju jums sniegusi. Varbūt ir jautājumi vai Atstupiņa kungam, kā valdes loceklim vai kā kapitāla daļu turētāju pārstāvim, ja? Tad lūdzu, kolēģi. Jā, lūdzu. Viens jautājums. Vai jūs esat pārliecināta, ka 3132 saglabās situāciju esošo, jo būs no ministra kabineta atkal kaut kāds lēmums un viss ar to? Tātad likums par publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likums, kas nosaka visu kārtību, kādā veidā strādā kapitāla sabiedrība. Ja? Tur ir konkrēti pateikts, kādi jautājumi tiek izskatīti dalībnieku sapulcē. Ja? Un viens, Ines, nāc lūdzu palīgi atrod ātrīgi. Jā. Un 66. pants dalībnieku sapulces kompetence ir šādi jautājumi. Sabiedrības gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana, valdes locekļu, valdes priekšsēdētāju ievēlēšana, atsaukšana, padomes locekļu ievēlēšana, revidenta ievēlēšana, atsaukšana, prasības celšana pret valdes vai padomes locekļiem, sabiedrības statūtu apstiprināšana un grozīšana. Ja? Tātad līdz ar to, ja tagad tiek pieņemti šie statūti, kur nosaka, ka lēmuma pieņemšanā ir jābūt nobalsotam 100% kapitāla daļā, es neredzu iespēju viņiem mainīt kārtību pat ar ministru kabineta noteikumiem, jo vienalga šis 7. punkts, tas ir likumā noteikts. Vienīgi, ja viņi pamaina visu likumu. Ja, piemēram, ka tas nebūtu dalībnieku sapulces kompetences statūtu grozījums, ja, tad varētu par kaut ko mēs runāt. Bet es nedomāju, ka tas varētu notikt visā Latvijā, ka viņi pamaina speciāli tur Ludzas medicīnas centra dēļ šo likumu vai kaut kas. Es domāju, ka tas, ko mēs tagad ierakstam šajos statūta grozījumos un statūtos jaunā redakcijā, tas ir tas garants, ka tāda lemjošā kārtība tiks saglabāta.
Ja? Neskatoties uz kapitāla daļu. Kapitāla daļu to procentuāla attiecība būtu tad svarīga, ja medicīnas centrs strādā ar peļņu, un tad, kad sadala, piemēram, peļņu dividendēs, jā, tad valstī aizietu vairāk, jo viņiem vairāk kapitāla daļu pieder, mums mazāk. Bet tad, kad strādātu ar peļņu, ja, bet iepriekšējie gadi vēl mums ir ar zaudējumiem, un līdz ar to, ja arī nākošajā, piemēram, gadā vai kad mums parādās peļņa, pirmām kārtām tā peļņa ies uz iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanu, ja, pirmām kārtām. Bet redzot to situāciju, arī Atstupiņa kungs var apgalvot, ja, ka tomēr tā sociāla-ekonomiskā situācija laikam īpaši strauji nemainās un ļoti minimāli kaut kas notiek, ja, lai cilvēki varētu atļauties, piemēram, maksas pakalpojumus strauji daudz izmantot, ja, vai atkal kvotas būs tik lielas, ka sabiedrība varēs daudz ko, kā saka, nopelnīt, bet jāņem vērā to, ka aprīkojums ar katru gadu, kas jau ir iegādāts iepriekšējos gados, jau viņš nolietojas, un ar katru gadu būs jādomā, ja būs tāda iespēja kaut ko nopelnīt, tad būs arī iespējas vajadzības noteikti arī mainīt aprīkojumu, aparatūru pašu, ja? Jo laiks iet uz priekšu, mainās tehnoloģijas, un arī tas, kas varbūt 2 gadus bija kā vienīgiem tur vai kā Latvijā, ja, tad tagad jau varbūt ir tā ikdiena un parādās jau pavisam citi modeļi, citas paaudzes. Ja? Tāpēc, lūk, es tā atbildēju. Ja parastas vārdas pateikt, to, ja mēs balsojam par, tas nozīmē, ka slimnīka maina saimnieks. Līdz bija pašvaldība, tagad būs valsts, ja? Veselības ministrija. Viņa bija kā pašvaldības slimnīca, tagad viņa, tā kā reāli būs valsts slimnīca. Daļa būs pieder veselības ministrijai. Skatieties, ja jūs, šeit ir uzskaitījums vairāku iestāžu, kur ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Mēs pat, lai pārliecinātos, ka mēs būsim tāpat kā esam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Ludzas medicīnas centrs tikai būs 2 kapitāla daļu turētāji. Vieni un valsts tas pārstāvēs veselības ministrija un Ludzas novada pašvaldība. Viņa nepārtop par valsts sabiedrību ar ierobežotu atļauju. Tā, lūdzu, Ines, varbūt vēlreiz apgalvo, jo ar uzņēmumu registru ir runāts. Jā, priekšsēdētājs saka pareizi, tā nebūs valsts kapitāla sabiedrība, jo valsts kapitāla sabiedrība būtu tikai tajā gadījumā, ja būtu 100% valstī. Tāpat kā tagad dotajā brīdī, tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, jo 100% kapitāla sabiedrības pašvaldības. Viņam būs vienkārši 2 dalībnieki, jo ir arī daudzas, kapitāla sabiedrības, kur ir 3, 4, kur sastāv, piemēram, kā ja būtu pieņemts agrāk lēmums, ka būtu, daļas Kārsavas pašvaldībai, daļas Zilupes pašvaldībai, būtu 3, 4 pašvaldības vienā sabiedrībā, kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Viņa nebūs valsts kapitāla sabiedrība. Jā, teoretiski nebūs, bet praktiski būs, tāpēc, ka lielākā daļa pieder. Nē. Kapitāla daļas pieder viņiem vairāk, bet es vēlreiz atkārtoju par šo statūtu grozījumu būtību. Ja? Pats galvenais ir šie statūti, kur nosaka, ka 3.1 punkts ir dalībnieku sapulce ir lemtiesīga, ja tajā piedalās visi dalībnieki. Tas nozīmē Ludzas pašvaldība, veselības ministrija, kuri kopā pārstāv 100% no balstiesīgā pamatkapitāla. Nākošais punkts skan. Visi dalībnieku lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodots 100% balsu skaits no dalībnieku sapulcei pārstāvētām balsīm. Tas nozīmē, ja veselības ministrija pat ja virza kādu no, viņiem ir 57% balss. Mums ir tie 42. Ja mēs nepiekrītam, mēs ar savām 42% balsīm nebalsojam, tātad lēmums netiek pieņemts. Bet visi svarīgākie jautājumi par dažāda veida
organizācijām, nu, kā es viņus lasīju šeit, kur kopā ir 13, ja? Tātad tiek lēmumi tie pieņemti tikai dalībnieku sapulcē. Nevis ar veselības ministrijas rīkojumu, nevis ar pašvaldības rīkojumu, bet tieši ar dalībnieku, jo tā ir pārvaldes forma. Šīs medicīnas iestādes pārvaldes forma. Varbūt, ja es kaut ko nepareizi saku, tad atstupiņa kungs. Viņam kredīts priekš slimnīcas, cik gadiem? Kāpēc tik steidzīgi viņu risināja viņu tā kā apmaksāt? Redzot to, ka valsts arī pamainījusi šos nosacījumus pret mūsu Ludzas medicīnas centru, ka tā nav vairāk lokālā slimnīca, viņi jau vairākus gadus analizējuši, cik mūsu medicīnas centrs ir spējīgs atdot kredītu. Ja? Jo līdz šim tie 40, ko es arī saucu, tie gandrīz 500 000, kas samaksāts, ja? Katrā gadā vairāk nekā no sākuma vairāk viņi maksājuši, pēdējos gados maksāja 42,5 tūkstoši, ja? Bet tā ir arī nauda pie šiem apgrozījumiem, tas viņiem nebija viegli. Tas viņiem nebija viegli, pateicoties tādai plānveidīgai un varbūt ļoti taupīgai līdzekļu izlietošanai, viņi varēja nopelnīt 42 000 un atdot kredītu. Bet valsts bija uzrunājusi pašvaldību. Tas jau bija gadi 2 atpakaļ, man liekas, kad viņi mūs sauca uz veselības ministriju un lūdza, lai mēs uzņemtos pašvaldība to visu valsts galvotā kredīta daļu. Bet parādot, ka, kā es jau jums saucu, cik mēs esam paņēmuši, kādreiz Ludzas rajona padome ir ņēmusi to kredītu, lai ieguldītu pamatkapitālā gan aprīkojuma iegādē, gan celtniecības pabeigšanai. Ja? Mēs toreiz atbildējām veselības ministrijai, ka mēs nespējam pašvaldība vēl pārņemt 5 miljonus. Ja? Vai tā kā uz doto brīdi ir 4 242 680. Ja? Tas sloks pašvaldībai arī nebūtu panesams. Bet ņemot vērā to, ka jebkurā gadījumā visa darbība tiek saistīta ar veselības ministrijas pasūtījumu. Jā, mēs esam atbildīgi iedzīvotāju priekšā, sniegt viņiem tuvāk dzīves vietai veselības aprūpes pakalpojumu, bet vienalga, bez veselības ministrijas, mēs pašvaldība paši arī nespēsim. Jebkurā gadījumā mēs vienalga skatāmies uz to finansējumu, ko piešķir veselības ministrija tieši caur kvotām, caur to naudas apjomu, jo 80% visa apgrozījuma ieņēmumu daļā, ja, ir tieši no veselības ministrijas. 20 tikai pat nepilni, laikam 20 ir to, ko nopelnā ar maksas, piemēram, pakalpojumiem, dažāda veida, gan sociālās gultas. Medicīnas centrs jau mēģina gan rehabilitācijas nodaļā papildināt pakalpojumu klāstu, lai tur nopelnīt, bet tur nevar uzlikt lielas cenas, jo mūsu sociāla-ekonomiskā situācija nav tā, ka mūsu cilvēki varēs atļauties dārgi maksāt vai kādas dārgas operācijas veikt. Ja. Te mums arī jārunā par ārstu trūkumu un kā mēs turpmāk. Pat varbūt esot kopā ar veselības ministriju, man liekas, pat mūsu valdes locekļiem arī būs pat lielāka iespēja braukt, uzrunāt veselības ministriju, veselības ministri, ka varbūt redzam, ka mēs varam attīstīt tur rehabilitācijas to nodaļu vai vairāk lūgt, lai dotu šeieni kvotu. Nevis vienkārši kā dotāciju, jo Atstupiņa kungs vienmēr esot arī ministrijās, es pati biju klāt, viņš vienmēr saka tā, ka dodiet darbu, mēs strādāsim un būs tā nauda tad, ja? Nevis vienkārši, ka mēs lūdzam. Es apzinos arī, ka par šo soli noteikti ļoti daudzas citas pašvaldības arī paliks uzmetīs mums tādu greizu skatienu, kuriem tomēr nācās pašiem atmaksāt, piemēram, kā Kuldīgas pašvaldības slimnīca, ja? Jo šeit jau vairāk ir tikai visas valsts sabiedrības, ja? Tikai vienīgi mēs esam, kas sabiedrība ar ierobežotu un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. Bet tur ir vairākie kapitāla daļu turētāji arī tagad, cik mums zinās. Lūdzu vēl. Varbūt, jā, piemēram,
atbildīgs moments mums piedāvāt veselības ministrija, ka ir iespējama paplašināt vai palielināt kvoti mūsu slimnīcā, mūsu tā kā balsojuma daudz atkarība, tagad kaut kāda sadarbība līgums ar veselības ministrijas. Mēs būsim pār, veselības ministri palielināt kvoti priekš mūsu iedzīvotājiem vai nodoļu kaut kādu apmaksājas. Es domāju, ka tas, ka viņi piekrita un saskaņoja, ka tikai appusēji vienojoties pieņemam lēmumus, tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Viņi varēja tikpat labi, zinot mūsu ekonomisko situāciju, zinot, ka mums tādas naudas uzreiz nav, ko atdot. Ja? Vai nu atkal maksāt, pārņemt galvot to kredītu, mēs nevaram, mums neatļaut to arī likumdošana pašvaldībai. Ja? Viņi tikpat labi varēja to atstāt, ka nē, viņi nepiekrīt, viņiem kapitāla daļu. Ja viņiem būtu tāds mērķis, viņi to izmantotu. Kaut kādā veidā mūs tur varbūt mazināt vai tur vēl kaut ko, ja? Bet viņi tomēr piekrīt uz šo, ka mēs līdzvērtīgi esam pie sarunu galda, neskatoties uz to, ka kapitāla daļas viņiem ir vairāk, mums ir mazāk. Ja? Mēs vienalga esam partneri. Un pēc tam, kad būsim arī partneri, pārskatu apstiprinot, gada pārskatu apstiprinot, mēs vienmēr varēsim arī tad šīs analīzes rādīt arī viņiem, ko vienmēr Atsupiņa kungs gatavo, rāda, kāds ir ieņēmums, no kādiem veidiem ieņēmumi, kā ir salīdzinot pret. Viņš arī jūs tikši redzējāt tos visas līkmes. Ja? Mēs tad varētu viņiem to parādot, motivēt, ka domājam tad, jo arī tagad iet runa, ka lai rajona centros visur būtu vienāda līmeņa medicīniskās iestādes. Kuram ir slimnīca, vēl nav pārsauktas, kuriem ir tur medicīnas centri, bet daudz kas tagad būs atkarīgs no tā, kā veidosies tas slimnīcu izvietojums teritorijās. Ja? Un šeit, es domāju, tad veselības ministrija arī būs ieinteresēta tomēr vairāk vērst uzmanību, ja jau viņai tur ir kapitāla daļas, ja, tad skaidrs, ka viņu atbildība arī ir, jo ir arī citi normatīvie akti, kas pie gada pārskata arī tiek iekļauti pār esošo kapitāla sabiedrību darbu. Tāpat kā arī mēs, mūsu Ludzas novada pašvaldības pārskatu gada veidojot, taču arī līga, cik daudz saraksta un analizē, kāpēc tur mīnus, kāpēc tur plus, ko vajag uzlabot, tas viss tiek ietverts. Tā ir zināma veida arī kapitāla daļa turētāja atbildība, kā viņi pārvalda kapitāla sabiedrības. Tur es domāju, tas drusiņ pat paver mūsu iespējas. Tad jūs pārliecināti, ka Ludzas iedzīvotājiem par to būs labums, ja mēs balsojam? Godīgi sakot, es esmu pārliecināta, ja, jo uz doto brīdi mums ir aprūpes, tik un tā mēs tagad uz doto brīdi mēs esam apdalīti, jo citās tomēr rajona centra medicīniskajās iestādēs ir daudz vairāk nedaudz, ja, ir neatliekamā medicīniskā palīdzība iespējas dabūt to. Mums ir tikai traumpunkta veidā, kur var cauru nakti tomēr ienākt, ja. Es domāju, ka strādājot kopā ar veselības ministru uz doto brīdi pat tas ir mums plusiņš, lai nākamajā šajā periodā, kad viņi izstrādā to slimnīcu, to karti, kurām būt, tas mums ir pat plusiņš. Varbūt Atstupiņa kungs paklausinies, jo es nezinu, man liekas, tās diskusijas vēl ir lietas, jo 4,5 miljoni, un šobrīd 4,242 tūkstoši, ja mēs paši uzņemamies atdot, mums nav, un es droši varu pateikt, arī nebūs, nekad nebūs nauda atdot tik lielu kredītu, jo, kā priekšsēdētājs teica, nav mums apkārt bagāti cilvēki, un valsts nefinansēs vienu Ludzas slimnīcu pēc īpašiem noteikumiem, kā citas noteikumi apmēram visiem ir vienā. Tas ir viens. Otrs, kad es pat nezinu, līgumā, trīspusējā līgumā, faktiski četrpusējā līgumā, kad tika ņemts kredīts, tika likti paraksti finanšu, veselības ministrijām,
NIBam un Vēstniekam parakstus. Tad tur arī ierakstīts, ka valsts arī galvo mūsu kredīta atdošanu, taču jebkurā laikā valsts var no mūsu kontiem noņemt naudu kārtējā kredīta dzēšanā. Un šobrīd tā situācija ļoti, teiksim, priekš kredītiem pateicība, ka nav procenti, ja procents mums bija 0,12%, 12% iedēļas, un šobrīd Eiribors ar tik lielu mīnus zīmi, ka procentu nav jāmaksā. Bet pamatsumma divreiz gadā 100 000, drusku vairāk, tā rūpīgi. Tātad maksājam divreiz gadā. Pie kārtējā maksājumā 100 000 mums noņemtu no konta, viss mēs maksāt nespējīgi uzreiz. Tā kā ja valstī, pa ko te vispār runājot? Valsts un kaut ko, ja valstī būtu ļaunie nolūki, tad mēs sen būtu. Mums no konta noņemtu, mēs paliktu parādā bankrota procedūru sludināt un paliktu parādā piegādātājiem par pārtiku, medikamentiem, algas paliktu nenomaksātas. Ja? Tā kā tas valsts katru gadu divreiz gadā maksāja par tiem bija sākumā vairāk, tagad 200 000, kā es jau teicu, katru gadu tā bakstīšanās, stundīšanās, Finanšu ministrija, rīkojas valsts kasē, veselības ministrija mums, mēs valsts kasē NIBam. Ja? Priekš kam tas ir vajadzīgs? Šobrīd valsts pārņem šo kredītu. Ja? Tur līgumā ir arī tāda nianse, ja mēs ātrāk atdodam, tad tur kaut kādu maksājumu. Šobrīd, cik es saprotu, tad šais minūtēs notiek saskaņošana starp Veselības Finanšu ministrijām, kad tas kredīts, cik es tā saprotu, ja, NIBam nemaz nebūs atdots uzreiz, bet vienkārši valsts pārņem, ja. Līdz ar to droši vien tie 10 000 apmēram, kas tur būtu, ja tā kā jāmaksā, bet tas ir viens, ja, tā kā, ja mums nokrīt no pleciem, ja mums divreiz gadā visas te panorāmas, Delfi un kolēģi nebakst acīs, ka reka lūdzēja dot naudu, kur jūs to naudu liekat, mēs nemaz neredzam to naudu, ja. Tas viens, tas atkrīt, un ja tie saimniekiem, vadošais saimnieks būs Veselības ministrija, katrā ziņā mēs nebūsim, valsts, tā kā, teiksim, stradīs slimnīca, bet katrā ziņā, esot saimniekos mūsu darba devējiem, bet tam finansētājiem, ja, kur būtībā 80% tieši nāk no valsts. Valsts pasaka ne, un nebūs arī 80%. Pie tām vēl 10, apmēram 80% nāk caur pacientu iemaksām, kuras ir iespējamas tikai tad, kad ir līgums ar valsts. Ja līguma ar valsts nav, arī tas pazūd. Mums paliek 10% maksas pakalpojumi un 2,5% kaut kā transporta pakalpojumi, telpu nomu, kaut kas tāds, tur galīgi kapeiks. Ja valsts pasaka, nebūs 10% maksas pakalpojums, mēs nevarēsim dakteri noturēt uz 47 eiro mēnesī, citu tur uz 190, tādi ir apmēram maksas pakalpojumu atalgojumi kuram speciālistam. Tā ka šobrīd es te redzu tikai pozitīvu un savādāk, es nevaru tās diskusijas vienkārši tas liekas. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi vēl jautājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot, kuri par? Nē, tu vari balsot. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tātad 9 par, pret, atturās 4. Ar balss vairākumu domes lēmums ir pieņemts. Tā, paldies. Tātad šis jautājums ir izskatīts. Man vēl daži paziņojumi jums, ja? Vienkārši, lai jums būtu informācija. Kas attiecās par Ludzas novada himnu. Ir iesniegti 8 piedāvājumi. Ja? Tagad nolikumā ir rakstīts, ka žūrijas komisiju mēs veidojam vienkārši ar rīkojumu, nevis apstiprinot domē. Ja? Tātad tas darbs tiek virzīts, bet tikai informācija, ka 8 pretendenti mums ir.
ir, nav tā, ka nav iesniegts. Nākošais par ētikas kodeksu, jo te es sapratu tagad uzvirmos atkal, kā var to nosaukt, atkal vai kā jautājumu skatīs, vai pētīs, vai runās arī ar jums var, jo vakar ar mani par to runāja Ludzas zemes žurnālisti, jā, vai mums ir tāds ētikas kodeks, jo Rēzekne nu pat pieņēma, tāpēc viņiem laikam radās doma pārbaudīt, vai mums tāds ir, jā. Tātad mums ētikas kodeks ir, un mums ir pieņemts 2010. gadā. Te ir atrakstīts gan, kādus principus, pamatprincipus ir jāievēro gan mūsu darbiniekiem, gan deputātiem, saskarsmes kultūras pamatprincipi ir ietverti, jā, par profesionalitāti tiek runāts, interešu konflikta novēršana kādā veidā tiek risināta, jā. Nu, vienkārši, lai jūs zinātu, ja nu gadījumā jums uzzvana, lai jūs būtu lietas kursā, ja? Jo var arī jums pajautāt. Tā, nākošais, tā, te nāca ar priekšlikumu Dabasu Durovas, tas ir Arnis Labažaņins, viņiem ir sava biedrība, un viņi vēlētos rakstīt projektu un piedāvāja, vai mēs nepiekristu, ka Francim Kempam piemineklis ir šeit Ludzā. Ja? Izdiskutējos ar bibliotekas vadītāju, ar muzeja vadītāju. Domas ļoti dalās, jo ar Ludzu viņam sakars ir ļoti minimāls, jā, jo viņš kādreiz ir bijis Rēzeknes pilsētas domes pirmais priekšsēdētājs, dzimis viņš arī Rēzeknes novadā, skolojies Pēterburgā, pie mums gan ir, ka vienu gadu ir gājis mūsu Ludzas pilsētas skolā, jā, bet vistiešākais sakars ir viņam ar Zvirgsteni, jo no 34. gada viņš ir dzīvojis tur viņam piederēja arī Dzirnavas, jā, bet viņš personība skaidrs, ka ir ļoti spilgta. Tas saistās arī ar Latgales kongresa norisi, kad bija divi cilvēki, gan Trasūna kungs, gan Kempa kungs, kas organizēja, kas vadīja, bet arī savā starpā varbūt viņi nevienojās, un viņu tomēr domstarpības bija tik lielas, ka Kempā izgāja ar visiem saviem delegātiem no zāles, bet viņam ir vairākas grāmatas, žurnāli, pirmās latgaliešu avīzes ir izdotas tieši. Te ir tāda viela pārdomām. Jā. Es apzinos, ka uz sitiena pateikt, jā, nē, to nedrīkstētu, jo vajadzētu ar sabiedrību runāt, diskutēt, jā, jo labu domājot, varbūt sabiedrība citās domās pavisam, jā, mums jau labi piemēri tādi. Projektu rakstītu? Viņi rakstītu projektu, jā, viņi it kā... Viss no projekta? Viņi tā saka, bet cik piemēri visi rāda, ja Kuļņevam Krūšu tēls, vienalga pašvaldība visvairāk ieguldīja, ja. Ko nedari, vienalga tas projektu līdzekļu ir netik daudz, vienalga līdzfinansējums ir vajadzīgs, varbūt viņš cer uz sponsoru piesaistīšanu, bet zinot arī mūsu uzņēmēju kapacitāti, es ļoti apšaubu, jo, piemēram, Rēzeknē tagad nākošu gadu viņi veidos tādu memoriālu, kur bija tieši tajā kongresa norises vietas, kur bija kādreiz tā ēka, ja, izmaksā kaut kur 140 vairāk tūkstoši. Mēs pašvaldība, atcerieties, mēs ar jums pieņēmām lēmumu 500, bet vienalga tur viss gulstās uz Rēzeknes pilsētas domes pleķiem, ja. Tā lielā summa. Šeit ir tāds diskusiju jautājums. Kad es viņam uzvanīju, teicu, ka izpētot arī šī Trasūna Kempa
Punga to dzīves gājumu. Nu, es saku, it kā mēs tad tiekam pretnostatīti, Rēzeknē ir trasa un šeit ir Kempa. Nu, drusciņ tā ir kā ir, ja. Viņš neizskata iespēju Zvirgzdanē to, ko es viņam piedāvāju, ja. Viņš uzskata, kurš uz turieni brauks, jo tomēr Rēzekne ir centrs un, jāsaka, viņš arī dzīvoja Zvirgzdanē, tad skaidrs, ka gan pasākumi, gan tikšanās ar inteliģenci, ar visu notika Ludzā. Saka, un ja veidot šo pieminekli, tad tikai Ludzā. Saka, Zvirgzdanē kapos viņiem ir vienkārši ģimenes kapi, jo viņš ir miris Sibīrijā, bet pēc tam pārapglabāts šeit 91. gadā. Bet ziniet, ka tāds piedāvājums mums ir. Pārspriediet savā starpā. Nākošā informācija tātad par Ludzas novada uzņēmēju gada balvu 2016. Nu, pieteikumu ir saņemts diezgan, vairāk kā 25. Komisija bija sanākusi, dažas nominācijas apstiprināja, dažas nominācijas tomēr šodien brauc skatās uz vietas, jo arī doma ir tāda, ka izveidot 20. janvārī organizēt pasākumu, nu, tādu palielu par godu uzņēmējiem un zemniekiem mūsu, ir izsūtīti, uzrunāti arī lielākas gan ražošanas, uzņēmuma ražošanas, gan arī zemnieku saimniecības, un arī Ludzas novada vēstīs ir tāda informācija. Nu, vajag tikai pieteikties iepriekš, bet būs noteikti paredzēts koncerts, arī kā ballerdejām, jo tiek aicināti uzņēmēji ar dzīves biedriem atnākt. Nu, paskatīsimies, kas mums iznāks, ja, jo mēs to pirmo reizi tādu, jo vienmēr mēs praktizējām, ka tā bija vienkārši tāda pieņemšana uzņēmēju pie domas priekšsēdētājs, vai tur mūzikas pamatskolā organizējām, vai daudz šaurākā lokā un vienkāršāk un viss. Pamēģināsim šeit ar koncertiņu arī, un Inga un Normunds ir arī sarunāti uz to otro daļu, arī izklaides daļu. Arī ceram, ka būs sponsors piesaistīts gan mūzikas apmaksai, gan arī galdiņu uzklāšanai, tā, lai izrādītu šoreiz cieņu, ļoti lielu cieņu tiem cilvēkiem, kas strādā, kas uzņemas atbildību vadīt savu biznesu šeit Ludzas novadā. Ja? Un es aicinātu ieplānot jūs laiku, ja? Jo to nomināciju pasniegšanu, es domāju, ka turpināsim to tradīciju, ka katru nomināciju cits deputāts pasniedz. Ja? Tādā veidā arī, veidojot atpazīstamību arī, lai gan jūs zinātu cilvēkus sejā, kuri ir mums aktīvākie, gan viņi zinātu jūs sejā, ja? Nu, lūk, vai ir kādi jums jautājumi? Jā, lūdzu. Izturībai, tad principā to arī novēlot, un vēl stipru veselību, mazliet veiksmes, tad atvēlēt pasniegt Ziemas no. Paldies, Mīļš, ko es gribu teikt. Tad, kad kaut kur līdz 30, mēs vienmēr ļoti gaidam dzimšanas dienu, ja? Kaut kāds saviņojošs tāds noskaņojums, ja? Pēc tam nāk tas kaut kur pēc 40, katru gadu atkal klāt, ja? Bet šogad, ko es uzķēru sevi, domāju, laikam es atkal palieku bērnu prātā. Jāsāk gaidīt tagad, ko? Katrs gads jau tagad ir zelta vērts nodzīvots, ja? Tāpēc, kā jāpriecājas, ja jau vēl viens gads klāt, forši gaidam nākošo gadu. Es saku, tā nepavelti saka, ka cilvēkam gados ir tāds pats prāts un kā bērnam. Ja? Paldies, Mīļš, paldies par ziediem. Pēc 50 tas sākas tagad, kuram vēl nav 50. Labi, ja nav jautājumu, tad paldies. Un
Turpināsim tālāk, mēs jau ar Arstupiņa kungu par dalībnieku sapulci, bet es domāju, ka gaidiet noteikti brīnums, ka šodien nepiedalās Lūdzas zeme, ja? Bet es domāju, gatavojoties, ka noteikti jums zvanīs, noteikti prasīs, noteikti pats galvenais ir, ar ko jūs varat, tas ir tālāk panākt vienošanās, bez viens otra nevienu lēmumu nevar pieņemt. Tas ir pats galvenais. Nē, viņš Strūžānu pagastā mācījies Rogovkas skolā. Jo viņš dzīvo pēdējos gadus, 24. Līdz 49. No 34. līdz 49. Un tad viņu izveda uz Sibīriju. Un tad viņš Sibīrijā 52. mira. Un tad 91. gadā viņu pārveda uz šeit. Viņš manā mūrikā ar mums. Jūs tā, kā mums negaidīju, ka jūs tā pieņemsiet tādu lēmumu nelabvēlīgu. Es biju domājis, ka jūs tieši otrādi atbalstīsiet, jo bet tas ir pretnostāvības divas pilsētas. Nu manā, ne pavisam varbūt nav tas. Tikai tas, ka gāju vienu gadu uz skolu un, kad dzīvoju blakus Ludzei, ka brauca uz Ludzi. Viss viņa motivēja. Lai aizmirst. Jo es jau nedaudz